Ko čau visiem. Ārā šodien burvīgs laiciņš ir kā reiz, lai izmestu kādu līkumu. Galvenais, kad ārā ir kā 20 pār grādu un ko, bet man reāli balss ciet, deguns ciet, kakls sāp. Kaut kur būšu apaugstējies, bet tas netraucēs, lai izmestu kādu līkumu. Jāizbauda tas burvīgais laiks. Kaut nedaudz, kādu riņķīti vajag izmest. Bišķi netīrs gan ir, bet šodien nemazgāšu tik un tā, tāpēc, kad aizbrauksim uz Slapjo raganu. Tur tāpatās jābrauc ir pa zemes ceļu. Cerams, uz muti nenoraušu. Un, jā, pilna ekipa arī nav jēgas vilkt. Tā kā tāpatās par rajonu izbrauks. Jau teicu, aizbrauksim līdz Slapjai raganai. Tur laikam šodien kaut kāds driftiņš notiek. Pastīsimies. Varēju jau sen uzsildīt eļļas īstenībā. Bet nu jā. Aizbrauksim, palūrēsim, kā tur ir. Un sen neesmu bijis īstenībā. Ritīgi sen neesmu bijis Slapjā raganā. Es gan teicu, ka vairāk pa driftu video nebūs, bet es teicu visticamāk. Tā kā gan jau ka būs. Aizbrauksim, pastīsimies, kas tur ir. Sveiciens vispār visiem ar valsts svētkiem. Ir 4. maijs. Un tā kā jā, šodien arī hokejs ir otrā pārbaudas spēle pret Norvēģiju. Vakar zaudējām 0-1 pagarinājumā. Bet, nu labi, skatīsimies, kā būs šodien. Bet ne par to stāsts. Izmetīsim kādu līkumu, tīri tā pa mierīgo. Šodien bez pilnā ekipējuma, tā kā neskriesim nekur arī. Nu, mēs jau vispār neskrienam nekad. Tā kā jā. Tik neierasti īstenībā ir sēdēt sēdēt biksēs, nevis pilnā ekipējumā un moto zābakos, jo es pārstāv braucu tikai pilnā ekipā. Bet šodien tīri tā izbraukšu pa mierīgo. Laiciņš labs ir, izbaudīsim laiku un aizbrauksim, pastīsimies, kas tad tur labs notiekās. Vēl laikam notiek, es vismaz tā ceru. Nu, ja nē, tad vienkārši būšu izbraucis kādu līkumu. Tagad jābrauc palūrēt. Jā, nu, ritīgi dīvaini katrā ziņā ir sēdēt. Kad tev nav pilnais ekips, kad kājām ir tik ērti. Nu tā, kad motobotās ir tā kā, teiksim tā, daudz ērtāk nekā moto zābakos. Jābrauc pa zeminieku. Nu, ar šitādu moci, teiksim tā, baigi ērti nebūs. Bet, nu labi, pamierīgo. Ritīgi labs laiciņš. Tieši kā reiz, lai izbaudītu braucienu. Nezinu, kaut kā esmu noķēris kaut kādas iesnas un klepu tagad. Kas un kā, kāpēc, nezinu. Droši vien kā pavasaris, zin kā. Varbūt pabraucu mašīnā ar logu vaļā. Lai gan man mājās bērni arī slimo. Tā kā vot kustamies uz Slapjās raganas pusi. Gan jau, ka jūs visi zināt, kur tas ir. Bet tie, kas nezin, tie uzzināsiet. Es tur esmu diezgan laika pavadījis. Gan ar zaļo Drift Hunteru, gan ar 46. drift vagonu. Bet atzīšu, ka laikam
visi jautrākie brīži tieši ir bijuši ar zaļo Drift Hunter. Tad bija tas tā kaut kā, es nezinu, vēl salīdzinoši pa lēto un pieejam. Nu, kaut kā tā. Tagad mēs braucam ar moci. Kas arī nemaz nav baigi sliktāk. Man pat labāk patīk. Starp citu, šodien ir stādu parāde vai kaut kas tam līdzīgs Siguldā, tāpēc arī tāda satiksme. No, es varētu šitan izšmaukt. Laiciņš tiešām ir ritīgi foršs. Ja tik nebūtu es apslims, tad vispār būtu bomba. Vajadzēja pulksteni noregulēt. Es īstenībā nezinu, kā to izdarīt. Jāpaskatās kaut kādu pamācību. Toču nezinu. 4 ir šodien otrā pārbaudas spēle. Šobrīd laikam ir bišķi pēc 2 izbraukšu kādu luņķi. Un tad jau. Tīri tā, reāli pamierīgo. Izbaudam pamatīgi labo laiku. Varat to izbaudīt ar mani kopā. Tikai jūs jau nesajutīsiet to vēsmu. Ne vēsmu? Kādu vēsmu? Tieši pretēji, to silto labo laiku. Varbūt rītdien nebūs tik ļoti labs, bet arī sola vēl daudz maz ok. Tāpēc izbrauksim šodien. Rītā plančikā ir kaut kāda, nezinu, varētu kaut kādu gaļiņu pacept. Maš šodien vēl sanāk, es nezinu. Tā kā ot tā. Es nezinu, aiz degvielu neapstījos, cik man ir vēl no pēdējā brauciena. Gan jau, ka ir. Nu, ja nē, tad gan jau jūs kāds man atvedīsiet. Vienīgais tā, ka šitas video būs iznācis un samontēts, tad jau droši vien es visticamāk būšu ticis mājās. Braucam uz slapjo raganu. Es vairāk domāju, kā es tur pa to zemnieku aizkartīšos. Nav ne jausmas. Brauksim, tad jau redzēsim. Man ritīgi patīk šitais te turaidas ceļš. Viņš tāds kalniņš un līkumains. Ritīgi krūta. Būtu vairāk tādi ceļi. Vispār šogad vajadzētu uz Biķernieku trasi aizbraukt. Aizbraukt pa turienu pagāst. Tad vismaz var tā droši. Nu, salīdzinoši drošāk, nu, normāli slēgtā trasē. Nekā te kaut kur meklēt nomaļus ceļus. No tā. Nu, kur tu brauksi? Uz Inciem arī viņi ir uztaisījuši beidzot normāli. Te bija kādreiz drausmīgi salāpīts, nelabs, nesmuks ceļš, nu tāds ļoti slikts. Tagad ir forši salāpījuši visu. Pa pirmo. Bāc kaut kādu vaboli jau ielidoja. Ielidoja štajā te stiklā, izsmērēja, bāc stiklu notīrīja. Trakums. Tūliņās uz Valmieras šoseju ārā no Inciema un uzreiz pa kreisi.
Tad sadalīsies 2 zemes ceļi, sazarosies un braucam pa labi. Reāli es tiešām sen neesmu bijis. Nu jā, 2 gadus toču es neesmu bijis Slapjā raganā. Kādreiz es to vietu saucu par Ebisu Minami. Es pameklēšu, varbūt man ir bilde no turienes, kāpēc es viņu tā saucu. Man patikās dikti tā bilde un tā tālāk. Kāda akmeņus ceļ. Ko mēģināsim nenovilkt uz muti, tā teikt. Te arī akmeņi. Un šī sazarojumā mēs maucam pa labi. Bļā, kādi te akmeņi, ej tu nos. Nu te es droši vien, kad dabūšu pasportot. O jā, pilnīgi jūtu. Man jau drifts līdz turienē būs. Nu labi. Kā nu ir, tā nu ir. Ar šito mopēdu uz šajien atbraukt, tā ir nāves smaka. Tās tev nav nekāds endūriķis vai kaut vai strītiņš. Viņam tas smaguma centrs ir tāds, ka gribās krist visu laiku. Izskatās, ka te vispār neviena nav. Nē, kaut kas ir gan. Es domāju, ka te neviena nav. O, kāda te laukuma uztaistījuši. Pirms tam točna nebija. Krūta, nu stritīgs sen neesmu bijis. Jā, padomā, kur vispār ieeja. Tagad ir no turienes ir ieeja. Ok. Čau, vecīt! Jo, biker! Ej, tu nost, kā jums te viss ir mainījies? Es 2 gadus atpakaļ te biju. Nu, tā kā mēs to video... Nu, šitādi būdas neesmu redzējis. Sēta arī nebija. Šitiem jau forši, es tad vispār... Atkal pietnē aizgāju. Krūta, ritīgi sen neesmu bijis. Kur tu vispār ieeja tagad ir? Tur ir bišķi atpakaļ, tur ir iebraukt. Mārkingu mēs tur uztaisījām. Es tā skatos, jā. Ritīgi forši. Nē, tas ir labi, tas ir labi. Labi, jāienāk paskatīties, laikam. Nē, te es mocis neatstājuši, te man starp akmeņiem peka iegrims. Nobrauksim kaut kur vienkārši maliņā. Daudz ir mainījies. Šitā teras uzbliest ir. Trasa stipri pamainījusies ir arī. Ritīgi pamainījusies trasa ir. Nu, izkārtojums un tā. Diezgan forši. Ceļiem cepuri nost ir attīstījuši savu pasākumu. Man jau tikai prieks, galdiņi salikt, griliņš, viss kā pienākās, viss kā pie cilvēkiem. Krūti tas, ka tagad ir arī skatītāju vieta afigēnā. Tas normāli visu trasu var pārredzēt. Tas ir tik krūti. Visu var redzēt pāri. Robis kaut kā filmē. Kristaps arī ar savu Subaru. Kaut ko es sabūvēju.
Nu ko, es diezgan vēl īstenībā atbraucu šeit, viņi jau 3 slēdzās ciet, tā kā baigi jau neko nesnāca uzfilmēt, bet Subaru smuki ir rūts. Karoči, šodien tāds īsais video. Mēģināsim kratīties pa to zeminieku apakaļ. Tā kā... Bet forši, cepur nost. Kādi kabrīši smuki. Kabriolets vasarā ir forši. Bet mocis ir foršāk. Malnači čaļi forši ir uztaisījuši visu to pasākumu. Viss vēl, protams, ir procesā. Es jau Robim prasīju, tur būs banerīši, viss smuks sakrāsosies, sakops to teritoriju. Tad jau būs čotka. Karoči, būs normāli. Ātrāk atbrauc, būtu varbūt uzprasījies, lai izvizina Kristaps ar Subaru, bet nu gan jau uzjautāšu vēl kādu reizi. Varbūt arī nevajag. Atkal gribēsies drift vāģi. Izmetīsim mazu līkumu un uz mājām. Daudz knišļi šodien. Man reāli viss stikls jau ir izšķēdīts ar zarnām. Bet šitādās vietās laikam viņi netrūkst. Katrā ziņā. Tik lido un lido stiklā. Ko padarīs? Šoreiz tāds ritīgi īsais motovlogs. Tā doma bija vienkārši aizbraukt līdz Raganai, pastīties kas un kā tur. Bet diezgan maz mašīnas bija. Nebija tā, ka bija daudz ko redzēt. Un tas pelēkais 46. sedans teica, ka tas arī trīnieks esot, tā kā man bija, bet galīgi gurdens, es nezinu. Dīvaini. Man toč nebija tāds problēmas. Ja nu vienīgais viņam, es nezinu, tur trausmīgi garš reduktors, bet nu diezin vai. Bet varbūt vienkārši saguris aparāts. Grūti teikt. Jā, varētu vēl iebraukt līdz Salkrastiem, aizbraukt līdz jūrē, bet ko tad es te viens pats? Lai gan es jau diezgan bieži mēdzu viens pats vienkārši aizbraukt līdz jūrē un tā. Bet šodien laikam negribās. Tā kā tā. Es degvielu lietu, nelietu, nevar saprast. Ieliest nākamreiz, gan jau līdz Siguldē davilksim. Tad jau domās. Pie nākamā brauciena būs jālai. Vai mizos vien mājās. Kā jau teicu, šodien tāds īsais pasākums. Gribēju izbraukt ar moci. Tad jau pie reizes arī uzfilmēt kaut ko. Nu, ir tā, pamierīgo. Ienāca skābarības smaķelīts. Oh, yeah! Gandrīz pievēm ķiveri tikko gandrīz pievēm. Jēbā! Nu, to zemes ceļu gan es neizbaudīju, tās točne. Bet, nu jā, motobotās ir ērti. Vienīgais tas, ka man ir parastās bikses kājās. Šeit mums ir vietējais golfa laukums. Šeit dāmas un kungi, bērni, zēni un meitenes spēlē golfu. Es nezinu, es nekad neesmu to sapratis, kas tur baigi var patikt, bet es jau arī neesmu mēģinājis, bet man neuzrunājis, nezinu.
Gaumes lieta. Nu, vot, būsim iebraukuši Turaidā. Un tad jau tūņās jau arī atpakaļ mājās. Tad arī forši uztaisīja īstenībā kaut kādu, kas tur viesnīca, laikam, vai kas, atrestaurēja veco labo Satezeli. Jā, daudz cilvēku šodien, turistu daudz, laiks labs, visi kaut kur staigājās, diena iesilusi ir kārtīgi. Šis ir ļoti patriotisks skats, šis te karogi Latvijas plīvot. Te pirms tam bija Ukrainas karogi salikt vienu brīdi. Sakarā ar visu to situāciju, par kuru jau jūs zinat. Esam atpakaļ Siguldā. Īstenībā laiks ir ķēdi pievilkt, ja godīgi. Kaut kādi kilometri ir nobraukti. Vajadzētu ķēdi savilkt. Ķēdi ir pastaipījusies, kā viņa jauna bija uzlikta. Bija pabraukt kaut kādu kilometri, nezinu, varētu būt 200 apmēram, vairāk, 250. Izskatījās, jā, ka viņu vajadzētu atkal pievilkt. No tā. Jā, šodien daudz mašīnu. Tiešām daudz mašīnu. Daudz cilvēku. Kāda bedre. Nu ko? Šis video īsais, ir galā. Pietiks muldēt. Braucam mēs uz garāžu. Metam mierā. Un tiksimies kādā citā video interesantākā. Šitais, kā jau teicu, tāds īsais sanāca. Centīsimies nākamais kaut kur citur aizšaut. Kādā kompānijā droši vien nevis viens. Tāda spontāna ideja izbraukt. Tieši benzīna lampiņa iedegās, izrādās man viņa strādā. Tas nozīmē to, ka nākamreiz būs jābrauc pildīties. Tieši kā reizi. Par cik arī brauciens nebija baigi garais, iztiku arī ar vienu bateriju. Baigi čotka. Tā arī ir. Man apmēram kaut kādi. Es nebiju tad pa nulēm nospiedis, varētu būt kādi 220 km un tad iedegās lampiņa. Tā kā davai visiem. Turās.